Šis būs ģenerālais lasījums Alna zīmēm. Atceries, ka šis nav personīgais lasījums, tāpēc ne viss ar tevi var rezonēties. Tāpēc noskaties arī savu mēnesi un ascendentu zīmes lasījumu video. Šis video pēc tam būs ielikts YouTube. Ja gribi sev privātu lasījumu mēnesim, vai rakstīt man privāti, tāpēc šis ir ģenerālais lasījums, ne viss ar tevi var rezonēties. Tāpēc, cerams, ka kāda ziņa spēs nonākt pie tevis. Un tagad mēs paskatīsimies, kas auniem ir sagaidāms septembrī. Kas aunus sagaida septembrī? Saules, mēnesis un ascendentu zīmes pārstāvis. Auna enerģija, uguns. Lūdzu, auns, septembris. Kas sagaida aunus septembrī? Patreiz varētu būt, ka intuīcija ir ļoti spēcīga. Ja? Uzticies, paļaujies sev, varbūt nākas meklēt kaut kādus dziļākus noslēpumus vai lietas. Ja? Bet ar imperatoras kārti kavas apakšā ļoti, ļoti spēcīga enerģija ar stabilitāti, ar drošību, ar kārtīgumu izpildīt kaut kādas ieceres. Ja šajā mēnesī esi plānojis mainīt darbu vai izpildīt kādu savu ieceri, tad ir īstais laiks, jo ir kaut kāda situācija, kurā tu apzinies, kas tev ir jāmaina un jāizdara, un varbūt kādu laiku tev iekšējā sajūta saka priekšā kaut ko, un tagad ir īstais laiks, lai tai uzticētos. Jo tavs izaicinājums ir kaut kādas sāpes, kaut kādi pārdzīvojumi. Ja? Un tieši ļoti labi rezonējās ar monētu piecinieku, jo šie cilvēki, viņi nav ļoti laimīgi, viņiem ir viss slikti, ir grūtības un problēmas kā darbā, tā ģimenē, attiecībās. Un šeit izskatās, ka Auna zīmes pārstāvji varēs ņemt virsroku un atbrīvot sevi no šīm sāpīgajām situācijām un spēt virzīties tālāk, vilkt ārā šos zobenus no savas salauztās sirds. Pagātne, kas izspēdo nākotni, ir pasaules kārtas. Jā, šī situācija, kas ir tavā dzīvē, viņa ir beigusies. Tev ir jāvirzās uz priekšu, tev ir jāizvirza savas vajadzības un vērtības un jāiet un jādara tā, kā saka priekšā tavs prāts, jo tu varētu būt, ka klausies savai sirdī, jo tavs sirds ir ievainota, loģiski, ja? Bet pasaules kārtas saka to, ka tev nāksi apakaļ savā spēkā. Un maks, tev ir visi nepieciešami instrumenti. Tev ir viss, lai ietu darītu, lai aizvērtu vecās durvis, lai pateiktu un izdarītu galu visām lietām, kas sāpina tevi. Ja? Pagātni, kas attālinās, kaut ko tu jau esi panācis, un beidzot varētu teikt, ka viss virzās uz priekšu, bet ir kaut kādas lietas, kas no pagātnes vēl joprojām tevi tur. Un tad šis septembrī ir īstais laiks, lai virzītos tālāk no visam šīm situācijām un iet uz priekšu, lai atstātu pagātni aiz muguras. Kaut kādu panākumu jau ir, varbūt, teiksim tā, ir jau šī sadziedētā sirds, bet kaut kas vēl tomēr turās, velkās līdzi. Ja? Jo tavas cerības, vēlmes un sapņi ir kausu divnieks. Savienība, partnerība, uzticēšanās. Varbūt tu vēlēs atkal uzticēties cilvēkiem, varbūt tu vēlēs atkal un esi gatavs attiecībām. Ja? Tu vēlies mācīties no pagātnes pieredzēm, lai spētu un vērtu sev vaļā jaunas durvis. Ļoti tuva nākotne. Mums ir augstākā tiesa, ļoti skaisti. Atstājam aiz muguras visu, kas mums vairs šobrīd nav vajadzīgs. Veram durvis ciet, ejam pavisam jaunā gaismā. Pajautā sev, vai tiešām ir kaut kas,
ko tu vari sevis labā izdarīt, kādas lietas tu vari atstāt sev aiz muguras, lai celtos augstāk par to, kas tu esi, un ar priesterienes kārti, tiešām, tu nāksi tik ļoti savā enerģijā un spēkā atpakaļ, ka man ir patiesas prieks redzēt šādas kārtas. Jo, iekšējos faktoros vientuļnieks. Ir bijis klusības un vientulības periods, ka mēs meklējam atbildes, mēģinām atsvešināties varbūt no visa un situācijām. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs veicām savu iekšējo darbu, lai tiktu tālāk uz priekšu dzīvē, lai mēs nebūtu iestrēguši šeit uz vietas. Un arī faktoru tornis, septembrī mainās attiecības ar cilvēkiem, ar kontaktiem, ar draugiem, jo tev ir vēlēšanās uzticēties, bet tu nevari uzticēties cilvēkiem, kuri tevi sāpinājuši 2, 3, 4 reizes, tev ir jāvar durvis ciet, jāiet no pagātnes projām un jāļauj šīm pārmaiņām notikt. Protams, ka varbūt būs sāpīgi, bet tici man, tas ir tavam augstākajam labumam. Es to varu apzvērēt. Tavas bailes, bailes ir, ka nesanāks, ka nebūs atbalsts. Kā tad es viens pats varēšu izdarīt kaut ko, ja tomēr es izvēlēšos sevi un atstāšu šīs nelabvēlīgās situācijas aiz muguras. Jo tavas cerības ir, ka šis cilvēks varētu mainīties, ka šis cilvēks varētu, vai arī šis cilvēks lūdz visu laiku tev kaut ko, un tā kā tev ir apnicis, jo tev sāp palīdzēt un nesaņem pretī, kaut kas tāds. Un gala iznākumā mīlnieki, apnicis, jo tev sāp palīdzēt un nesaņem pretī, kaut kas tāds. Un gala iznākumā mīlnieki, ļoti svarīgi izvēle. Tu, esi ļoti svarīgs izvēles priekšā, vai tu barosi joprojām šīs situācijas, kuras nesniedz tev labumu, vai tu tomēr iesi iekšā savā spēkā un pārvarēsi šīs grūtības un spējas aiziet no situācijām, kuras tev vairs nav vajadzīgas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecie arkāni, augstākie spēki ir tev blakus, un viņi tev saka, ļauj šīm pārmaiņām notikt. Neatbalstam vairs tās situācijas, kuras mums dara un dod tikai sāpes. Ejam tālāk, izvēlamies sevi, izvēlamies tās lietas, kas mums rada prieku, nevis kas mums sāp un dur mugurā. Un tas laikam arī ir viss. Un, mīļie, ceru, ka jums viss būs septembrī kārtībā. Esiet piesardzīgi, uzmanīgi, mīliet sevi.